Šodien tēma – drošība un automašīna. Atceros, ka iepriekšējos grūtajos laikos man vienai mašīnai nozaga magnetolu gaišā dienas laikā Krasmalā pie Vecrīgas, vienai mašīnai Blāmaņielā nozaga spoguļus, vienai mašīnai nospēra valsts reģistrācijas numurzīmi. Un kāpēc? Tāpēc cilvēkiem gāja grūti, viņiem kaut ko gribējās, viņiem kaut kā vajadzēja tikt pie naudas, un viņi zaga, ko viņi varēja. Es domāju, ka šajos laikos ekonomika sāksies kaut kas līdzīgs, līdz ar to mums vajadzētu būt gataviem un nodrošināties, lai ar mums tas nenotiek. Tātad šīs dienas tēma, ko un kā mēs varam darīt, lai mēs un mūsu auto netiktu apzagts. Pirmā lieta, ko mēs varam rīkoties, padomāt, kur mēs mašīnu atstājam. Tas, ka dienas laikā šeit saulē spīd, izstāsta pilnīgi ideāli, labi iet, kur mašīnu atstāt. Naktī visdrīzāk te pat iet nevajadzētu, kur no automobila atstāt. Tad vienmēr padomājiet, kur jūs mašīna stāv un kā tā vietā izstās naktī. Ja jūs zināt, ka mašīna atstāv līdz naktī, pameklējiet kaut kādu apgaismu stabu un nolieciet mašīnu zem tā. Neviens negrib uz izgaismot skatus, iet kaut ko zakt. Paši redzēsiet pa gabalā, kaimiņu varēs pieskatīt. Tātad domājam, kur mēs mašīnu atstājam. Policija no seniem laikiem mācījusi, ka parasti zagļiem iepatīkās mašīnas, kuras stāv vienā un tajā pašā vietā. Ja viņas tur stāv skaits, ja nebrauc skaits, neviens viņas nepieskat, tad tās var apzagt. Bet šajos laikos jau visi sēž mājās un neviena mašīna īsti nepārvietojās. Tur arī ir jāstās, ja jūs kaut kur braucat, varbūt, ja ir iespējams, pārlieciet citā vietā. Protams, ka bieži vien tas stāvvietas vispār nav pie mājas, tas ir cits jautājums. Bet mēģiniet to mašīnu ik pa brīdim izkustināt. Cilvēki atnāksiet, tur nebūs nekā, ne spoguļu, ne disku. Ļoti svarīga lieta ir arī mašīnu diski. Ja seši lietie diski, tad vispār tie maksā no 10 līdz pat 100 eiro, un Googlā tos pat citai mašīnai var uzlikt, bet tos var vienkārši nodot krāsainajā metālā. Tur alumīnijas kaut kas, cilvēki arī tādā veidā nopelnīt naudu. Tad diski ir jāsargā. Diskiem parasti 4 vai 5 skrūvus, mēs varam vienu skrūvu uztaisīt savādāk, tā lai tas zaglis atnāk ar vienu atslēgu un netiek galā. Pirmkārt, viņš ļoti tiek aizkavēts laikā, viņam vajag 2 atslēgas jāskrūvē dažādi. Tas jau viņam liek domāt, ka labāk ņemt citu mašīnu. Un ja jums nav slinkums, jūs varat katram ritenim uzlikt vienu savādāku skrūvu. Katriem 4 riteņiem, katram pa vienai savādākai. Tur neviens zaglis te mašīnai klāt neķers, viņam jāpņem līdzi ir 5 riteņa atslēgas. To neviens nedarīs, vieglāk ir paņemt no citas mašīnas. Tā kā sērgājam paši sev. Protams, ka smalkākiem diskiem, smalkākām mašīnām nāk jau no rūpnīcas tā viena skrūva savādāk. Bet to jau, ka no rūpnīcas nāk, to arī katrs zaglis zina. Tā kā esam radoši, to vienu skrūvu vai kaut kā savā variantā izdabūt gatavu, tad būs drošāk. Vēl viena ļoti naiva un vienkārša lieta. Tagad atstājiet mašīnu ilgāku laiku, paskatieties apkārt, vai tur kaut kur tūmā nemētājas ķieģeļi, malkas bluķi, pagals vai akmeņi. Jo zagļiem, kuri zog diskus, ļoti patīk mašīnu atstāt uz klučiem un iet projām. Tos ķieģeļus viņi līdzi nenesīs. Ja būs par rokai, viņi izmantos. Tā kā tas arī var viņus iekārdināt. Nākamā vērtīgā lieta mašīnas ārpusē ir mašīnas numurs. Cilvēkiem patīk kaut kādu numuru izvēlēties, vai tur savu iniciāļu, vai varbūt tur dzimšanas gads, vai dzimšanas datums, vai jebkas tur cits. Un par to ir kā izvēles numuru arī bišķiņ vairāk jāsamaksā. Un ja jums to numuru nozags, jūs būsiet diezgan pēdīgs. Tie būs lieli izdevumi, neviens jums nedos atpakaļ tos ciparus. Un ar šo te numuru kāds var aizbraukt, piemēram, pielikt jūsu mašīnas numuru, nozagt degvielas uzpildes stacijā, vai arī pārkāpt ātrumu zem kāda radara. Ķēpu vien būs, tā kā ja jums nozog numuru, obligāti ziņojiet policijai. Tas ir pirmais, lai bez tam nevaino jūs par kaut kādiem citiem nebijušiem reisiem. Un numuru drošāk, lai to neviens nenozog un neiekāro, ir piekniediet. Izurbiet cauri numuram, numuru plāksnītēji un buferim un ar kārtīgi piekniediet. Neviens numuru zaglis ar urbi jau negluži apkārt nestaigās. Aizies pie citas mašīnas nozags tur, kur vieglāk tik klāt. Un vēl viena vērtīga lieta mašīnas ārpusē ir spoguļi. Būtībā spoguļi šajos laikos tā ir vesela raķeša zināt. Viņi tur elektriski regulējās, viņus apsilda, viņi automātiski satumšojās paši. Kas tik tur nav? Citiem vēl pagrieziens stūrī, citiem vēl spoguļi stikliņā rāda, ka tev vaklajā zonā ir mašīna. Tas ir kosmos, tas nav nekāds parasts spoguļs, tas ir augstākās tehnoloģijas, kas maksā 100, ja ne 1000 eiro. Un tos jau narkomāni zog kā traki. Izsevišķi grūtos laikos. Tā kā spoguļus vienkāršākais, ko izdarīt, nomarķēt brutāli lieliem cipariem, tā lai pat narkomāns ar sliktu redzi saprot, ka šito pārdot nevarēs, ka tur virsū ir mašīnas šasijas numurs vai tehniskās pasas numurs, lai tā lai redz. Tas ir drošākais. Un visbeidzot, mantas mašīnas salonā. Mašīnas salonā vislabāk neatstāt neko. Nekādus vadiņus, kas liecina, ka tepat kaut kur ir telefons vai powerbank, nekādus tummiņus, kas liecina, ka te kāds mūzikas iekārts. Vecākās mašīnās to pašu panelīti arī noņemam nost, kad ejam prom. Noņemam un ieliekam to kabatā, nevis iebāžam tās cimnodlīmā. Zaglis var iet garām, viņš redzēs, ka jūs iemetāt to mūziku tajā cimnodlīmā. Viņam tas var noderēt. Nekārdinam raksturā vājus cilvēkus. Savukārt, ja kaut kas ļoti vērtīgs mašīnā ir,
jāatstāj. To ielieciet bagažniekā tad, kad sākat braukt. Nevis tagad piebraucot tajā vietā, kur to mašīnu atstāsiet. Bet vislabāk mašīnā neko vērtīgu neatstāt. Teikšu no personīgās pieredzes, man vienreiz nozaga mašīnu, un es biju izklaidīgi pie mājas atstājis somu ar datoru bagažniekā. Nu, labi, ka tiem zagļiem nebija laika, viņi kaut kur bija aizmugšanās mašīnas, un dators un soma bija joprojām bagažniekā, bet to laiku, kamēr es atradu to mašīnu un atradu datoru, es biju ļoti sabijies. Nu, lūk, tāds mums šīs dienas stāsts par grūtiem laikiem un kā tiem sagatavoties. Es ceru, ka kāds no mūsu padomiem jums noderēja. Un vēl viena beidzamā lieta – kaimiņu solidaritāte. Ja mēs redzam, ka kāds svešs cilvēks snaikstās gar kaimiņu mašīnu, nu pabļaujam pa logu, uzprasam, kas tas tāds ir, vai pasakām kaimiņam, ka, vecīt, kaut kas notiek ar tā mašīnu. Turēsimies kopā un tiksim cauri grūtiem laikiem.